Labdien! Esiet sveicināti Ventspils jauniešu mediju grupas podkastā Cepeškrāsns. Pirmā epizode būs nedaudz savādāk nekā parasti, jo mēs esam savākušies vairāk cilvēku nekā mēs parasti būtu. Tā kā varbūt iepazīstamies. Man sauc Eduards. Ko man interesanti par sevi pateikt? Man garšo pīce, tāpēc es laimīgs šeit tagad būt. Un man patīk filozofēt, sēžot uz poda. Tad es laikam vairāk par sevi nevaru pastāstīt, jo es esmu vidēji garlaicīga persona. Tad... Man sauc Matīs. Ikdienā nodarbojos ar pilnīgāko bezsakaru. Lielākoties gulēju 4 no rīta un vienkārši izbaudu dzīvi. Jā, es esmu Henriks, parasti nodarbojos visādām lietām. Arī neko daudz par sevi nevaru pastāstīt, vadu visādas lietas, piedalos visu kaut kur. Tā kā, jā. Es esmu Anni, esmu ārzemju literatūra un rokdarba entuziaste, un citos vārdos es varētu pateikt, esmu lētais darba spēks projektos dažādos. Mani sauc Jasmīna. Es vispār ikdienā esmu ļoti aktīvs cilvēks. Būtībā man mīļākā lietas pasaules ir mūzika, tāpēc tas ir arī tas, ar ko es nodarbojos ļoti daudz. Un man ļoti patīk ceļot. Paldies, Jasmīna! Tā kā šī ir Cepeškrāsns, protams, mēs nevaram iztikt bez ēdieniem, tā kā mēs esam šoreiz sagatavojuši pīcu. Tā kā Matīs tev tiks, vai... Jā, tev Matīs tiks uzticēts tas gods. Tas labi nebeigsies. Jā, es jūtu, ka tas labi nebeigsies. Tu vispār zini, tu atceries, cik jāuzliek bija? Nē, no ūdens gadījumā liku. Cik bija? 200 grādi. 200 grādi, 13 un 16 minūtes, manuprāt, bija. Es no gadījumu uzliks jau. Viņš uzliks ir, ne? Kamēr Matīs izdomā likt picu un izdomās, cik ilgi jāgriež laiks ir, nesen notika Ventspils pilsētas svētki. Tā kā, piemēram, es uz tiem nebiju. Eduard, varbūt tev ir kaut kas, ko par pilsētas svētkiem var pastāstīt? Jā, es pats vispār jau biju tikai vienu dienu, tad, kad lija. Bet, man pat tajā dienā likās ļoti interesanti. Tur bija, man liekas, visa pilsēta sagājusi uz tiem svētkiem. Ka varēja beidzot redzēt Ventspilu dzīvi. Viņi visi izlīd no savām malām un gājuši pilsētsakiem. Man ļoti patika staigāt arī par promenādi. Tur bija visu kaut kādas lietas varēja nopirkt. Vienkārši bija laba sajūta redzēt Ventspilu dzīvi, redzēt cilvēkus. Bija arī dažādi koncerti. Vēlāk mēs arī par to parunāsim. Bija arī visu kaut kādi interesanti ēdieni, ko tur varēja paēst. Vai kāds arī bija uz šitiem svētkiem? Es biju citā dienā. Būtībā man ļoti patīk tas, ka vienkārši šoreiz viss, ko tev vajag, ir ostā aptuveni. Tu nevajag nekur tālu iet. Es biju Dzirnavu laukumos, vairāk tusējos. Tur būtībā, ja tu gribi kaut ko aiziet, tad tev nav tālu. Tā kā man stāstīt, citos gados bija trakāk. Kad visur pilsētā tev vajag aiziet kaut kurien. Piemēram, uz Reņģi. Jā. Tikai vienīgi es šogad nebija redz puķu paklāju, bet būsim godīgi, kuram tas vēl... Kā laikam viņi var notīrīt. Viss reāli likās ļoti kompakts šogad, nevis. Tā kā citur, ka vienā pilsētas galā, tad otrā un... Jā, lai gan es nebiju, man liekas, bija kaut ko dzirdējis, ka šis esot bijis vislabākais pat gads salīdzinot ar iepriekšējiem, arī pat pirms Covid. Bet, cilvēki tiešām bija ļoti daudz šogad. Tā kā ļoti daudz man vecāki bija vienkārši sajūsmājā par to, cik daudz cilvēku. Un, varbūt daži cilvēki bija bišķiņi sašutuši par to, ka nebija vakar noslēgums tajā Reņģi dārzā. Bet cilvēki bija tiešām daudz, pilna promenāde un mūzika visiem. Man liekas, bija tas vakar highlights tāds diezgan. Vēl, ko es varu piebilst, pēc savas tādas pieredzes, ka uz rodaļnakti bija aizgājuši ļoti daudz cilvēku. Es aizgāju, pulkstenis bija 1:30, rodaļnakts kā bija paredzēts līdz 2, un man vienkārši nelaida vairāk nobraukt. Jā, bija vēl pusstundu palikusi un pateica, ka nē, visi jūs nākat par vēlu, un visi nepaspēs nobraukt, jo tur stāvēja rinda ar cilvēkiem. Jā, uz rodalu es pati pirmo reizi biju, un vēl uz to nakts rodalu, kas bija baigais bonus. Un tu biji pirmo reizi? Es vispār neesmu bijusi uz rodalu. Kas ir rodala? Man tāds labāks jautājums. Es nekad dzīvē. Labi. Es jau 10:10, piemēram, biju aizgājusi ar draudzenēm, un tur jau bija rinda līdz žogam, tā var teikt, ļoti jautri.
Bet Līdz kuram žogam? Nu, Tur tie žogi ir vairāk. Ne jau galvenā iet. Nē, galvenā ieeja, nē, tur bija tur, kur tie trenaži iet laikam, ja nemaldos. Ne jau nopietni. Un labi, es nedaudz pārspīlēju, bet bija diezgan patrak, es tur kādu stundu vai 2 nostāvēju, diezgan paforši. Bet tiešām, jā. Jā, es nezinu, kā jums liekas, bet šogad, man liekas, jauniešiem tāds piemērots repertuārs bijis koncertu jomā un tā tālāk. Es arī gribēju uz tiem nakts ordeļiem. Es šausmīgi gribēju, un es par to aizmirsu, ka tāds vispār tajā dienā bija. Es biju domājis, ka būs citā dienā, bet, labi, lai ir. Jūs varat tādiem atpalikšiem cilvēkiem kā man izskaidrot, kas ir ordelis? Lūdzu. Kas tas ir? Tā, Lamberhūtē, jā. Tas tur. Wow. Ir labāk izskaidrot, nevar viss atrakcijas, kas atrodas Lamberhūtē. Viesuvēta bija pārāk. Labi, smadzenēs pēc tam ir Labi, viesuvēta, es būs sapratu, godīgi. Es domāju, es varēšu paskaidrot, pēc tam es padomāju. Es sapratu, tas ir mašīnītes, Amerikāņu kalniņš. brauc lejā pa tajiem stieņiem. Stī. Tas jau būtībā ir, okei. Tas stiedz būtībā, jā. Man šis vairs patīk. Jūs man apķiet. Nē, bet pusē svētkiem. Man jau patīk tas, ka šoreiz, par tiem daudz cilvēkiem man bija patīkami to, ka actually ir cilvēki, kurus es pazīšu uz ielām. Nav vienkārši kaut kādi tur, vecās omīņas un 40-gadīgie tur mamma un tēti izgājuši staigāties saviem 5-gadīgiem bērniem. Un, tas bija vismaz jauku. Kāda vēl koncerta tur bija? Man liekas, Music jau tur nebija vienīgie, tur, man liekas, arī bija Carnival Youth. Astronauts, man liekas. Astronaut. Kā ar Noa Kris viņš bija? Nē, es neatceros, tur kaut kas ir. Moši Kris Noa. Es ļoti atvainojos. Tas mēs dabūsim vēl autortiesību, kur pārkāpumu par šito izteicienu vēl. Dienas gaitā ļoti daudzās vietās jau bija tā kā, vispār bija mūzika, bija dzīvā mūzika mākslinieki. Es personīgi nodziedāju veselu koncertu programmu uz amfiteātras skatuves koncertu zālē Latvijā. Tā bija tāda forša pieredze. Pirmo reizi dzīvē kaut ko tādu daru. Un vēl tieši sāka līt lietus, tā kā šausmīgi gāza lietus, un visi tie cilvēki stāv tajā lietu, un viņi nāca man tā kā tuvāk. Tā kā tuvāk pie skatuves klāt. Tieši pie skatuves viss sanāca. Amulīgāk. Ko tu gribi to pateikt? Ko tu gribi to pateikt? Nebūtu lies, neviens pie skatuves nebūtu nācis, kur ir jumts. Jā. Neviens tur nebūtu, tu tur dziedā. Vienkārši štukš poļi. Runājot par koncertiem, vēl parās arī notika tāda, kā lai pasaka. Tas pie manīm aiziet. Smieklīgs tāds notikums. Sudraba sirds. Viņam bija koncerts, kur viņš? Ventspilī bija koncerts. Viņam sākumā bija Summersoundā. Sākuma Summersoundā. Karoči, es to pateikt. Pēc Dzirnava laukuma tur būtībā bija koncerts, tur bija sākumā bija jābūt Sudrabam, un pēc tam pēc viņam bija jābūt Buktei. Tā arī bija. Bet Sudrabs atbrauc no Summersoundā. Summersounds viņam bija ļoti jautrs. Tur viņš bija uzrunājis savu sievu. Jā, mums, Delfos un Apollo un visur bija raksts iekšā, ka Džeks esot bijis piedzēries, sapīpējies un esot vēl nokritis no skatuves. Tu pagaidi, kamēr es to pateikšu. Es tur biju. Es tur redzēju savām acīm. Nē, es atceros, mēs, kad viņš atnācām bišķi ātrāk, mēs, kad viņš stāvējām Dzirnava laukumā, un tur atbrauc viņa busiņš. Mēs redzējām, Sudraba sirds. Viņš iet ar no busiņa. Ak, Dievs, to redzēs, ka viņam jau nav labi. Viņš iet iekšā. Jau streipuļo, ja? Viņš iet savai telti, tur, ka viņš vanīja blakām pie tās teltas, bet tas nav svarīgi. Pēc ko tu vanīji? Pēc alkoholisma. Visticamāk. Jā, un lieta tāda, ka sākumā it kā jau ok, nav tik traki, viņš tur kaut ko sādā pūlu, bet jāsāk dziedāt ir, vienā momentā viņš saka, esi tik piedzēries, es vairs nezinu. Es domāju, man bija jautri. Viņš to novēlās vienā momentā no skatuves, tas vispār es noņirdzos no... Es nevaru izturēt vienkārši. Man bija labi. Nezinu, man patīk. Man bija ko paņirt. Ok, vienmēr svārs. Man par nekas traks, bet es redzēju, ka Delfos tur, viņš tur baigi atvainojos. Jau sākumā, kā man stāstīja, ka viņš tur tredos. Man galīgi, es neko nenožēloju, viss bija forši.
Beigās... Un pēc tam, kad zeltnē presē sāk rakstīt par to, tad viņam redz ir tagad jāatvainojas, jā. Ko tu gaidīji? Viņš tur... Ko mēs, jā. Jāsūt bija viss, tiks mās tālāk tur. Bet nedaudz paskarbi jau man liekas bija, tas threads, ko viņš uzrakstīja, tā kā man ir, vienalga, galvenais ir mana sieva, kaut kas tāds, jā, es saprotu, diezgan forši, ka bildi, vēl uz Summersound skatos, vispār, es domāju, es pat nokrist no kājām, bet... Es nezinu, tas tā varbūt skarbi pateikts, man liekas, varbūt tad ir jānoliek prioritāti tas Summersounds, nevis pilsētas svētki. Nedaudz pa daudz, man liekas, bija paņemts nekā varēja nokost, tā var teikt. Viņš gan nokoda. Teiksim tā, nebrīnos, kāpēc mums ir ieviest jaunu alkoholā pēc likuma, jā. 1. augusta nocīts. Varbūt honorable mention, tas chants, ko viņš teica, es izlasīju, Twitterī, tas tur Ventspils. To labāk nevajag. Nu labi. To es negribu teikt. Bet labi, vismaz, ka Bukti pēc tam viņa normāli savu koncertu novadīja, ka tur nebija nekāds problēmas, ka vismaz cilvēkiem, kuriem bija problēmas, ka viņš tur novēlas skatus, nevarēja izdziedāt, tiem vismaz bija kaut kāda laima. Man bija forši. Man smieklīgi vispār, tas viss likās. Nē, ja pa brīvu, tad man liekas jau smiekli nāk, bet ja tu samaksāt, piemēram, cik tur 15 eiro, tad jau nedaudz skrobas būtu. Ja tu gaidi kvalitatīvu koncertu, kur tu vienkārši varēsi patusēties un paklausīties dziesmas, un vat atnāk piedzēries vīrietis, un tad sāk tev kliegt tur tos vārdus, ko mēs šeit neteiksim, Bet tu neesi samaksājis 15 eiro lietu uz operu, tu samaksājis 15 eiro lietu uz sudraba sirdi, būsim godīgi, tas viss. Labi, bet tā padās, tu neej uz operu. Būtu tā maksas, tu nebūtu gājis? Labi, jā. Protams, ka tu nebūtu gājis tur par maksu, jā. Nauda, cik sapratu, samaksāja tur, kas tur, tu samaksāja tie vadītāji, ne jau tur, Jā, zelta aploksnītē nodoklis nemaksājot, jā. Jā. Paldies, Ventspils domai. Paldies, Surak. Parādiet, lūdzu, nodokļus, kur jūs samaksājuši, tad mēs, jā. Parunāsim tālāk. Bet jā, novēlies no skatus, tas ir... Es redzēju highlights no Instagramā, tas bija nedaudz tādā šokā. Man bija pārāk, man piemetās tāda slimība vārdā slinkums. Es nevarēju vairāk nociesties un nogaidīt pilsētas svētkos tos 1:00. Jā. Bet tos highlights, ko es redzēju, un TikToks, tas bija diezgan, man liekas, es nedaudz šokā. Es nezinu, kāpēc, bet man ir nojauta, ka lielākā daļa cilvēku, kuriem pretenzijas, tie vienkārši cilvēki, kur ir bišķiņ lielākā augstākā vecumā. Un es domāju, jauniešiem lielākoties ir vienalga. Nē, zin kā, man liekas, ja es tur būtu bijusi, man liekas, man sākumā būtu bijis, zin kā, nedaudz, tāds skrobas žēl. Bet ja es aizietu mājās, man liekas, es sāktu smietos nedaudz un par doto situāciju. Tieši tā. Bet tas, nezinu, kultūra, man liekas, bija varbūt jau tur nedaudz kaut kā, bet nezinu. Mums jau arī bija kāds izcila koncerts šī pilsētā. Jā, protams, arī Ventspilī ir arī citi koncerti, kas notikuši arī Prāta vētra notika, kas bija 9. augusts, Jā. Kur esot tikušies līdz pat 12,000 apmeklētāji, kā stāsta Ventspils, kur zems Ventspils filharmonija, vai kā viņi saucās, nezinu, jā, bet komentāros kaut kur Ventspils fórumos dzīvi atmeklēt skaita 12,000. Man gan liekas neticam, bet, atkal, es tur atkal nebiju. Tiešām, jā, Jā, visi dienas garumā tiešām varēja just, ka ir kustība savādāk nekā parasti Ventspilī, jo visas ielas bija pilnas ar cilvēkiem, protams, visas ēdamvietas gāz riņķī cilvēki. Jā, tie tiešām bija aptuveni 12,000 par pašu koncertu. Skatītāji bija diezgan lielā sajūsmā. Es nedzirdēju ne no viena nekādas, hate kaut kādas. Nekādas sūdzības. Jā, bet runājot nedaudz par sūdzībām, es nezinu, daži varbūt pasūdzās par to, ka nevar pagulēt pa naktīm, bet tas jau drīzāk ir tie neapmeklētā. Kas uz nevar pagulēt pa naktīm? Aiztaisiet logu, tā nav māksla, aiztaisiet logus. Nē, bet zin kā, man tur draugam jau 8 blakām, es aizgāju pie viņu, mēs tur sēd šašliki. Bet tur viss perfekti var dzirdēt no tā koncerta. Būtībā var nemaksāt pa īju, vienkārši no ārpuses viņš viņu paklausās, bet tur perfekti var dzirdēt. Es nezinu, es piemēram dzīvoju pāri Ventai, tā var teikt. Patiešām pat no mana rajona varēja dzirdēt ļoti labi, pat visas dziesmas vārdus. Man liekas, bija diezgan jaudīgi. Paši skatu bija
bija vienkārši Grandioza. Jā. Pēc tam grandiozi arī bija tie dubļi, kas tur palika, un pēc tam tā nesakoptā vidi, cik es saprotu, jo par to arī formā varēja diezgan daudz izsīt. Tas ir tas, par ko hate komentāri tika rakstīti, jā, par to, ka pirmkārt jau, ka norobežots Reņģa dārzs jau nedēļu pirms koncertu, un ak, Dievs, pasaules gals, ka nevar normāli tur ar suni izsteigāties vai vēl tur kaut kas. Tas suni var pastaigāties arī blakus uz šokļavā, bet, par nevar. to, protams, cilvēki nerunā, jā. Jā, un par to, kāds ir atstāts zālēs, un ak, Dievs, un ko pašvaldība ar šo tagad darīs, un ka nav sakopts parks, un tur nobrāstas lampas, un vēl tur kaut kas. Bet, Es nezinu, es biju kaut kāds 4 dienas pirms koncerta pie Reņķa dārza, tik traki norobežots tā, ka nav kur staigāt, nebija, manuprāt. Man liekas, tas ir nedaudz pārspīlēts. Es ar savu draugu biju iepriekšējā naktī, mēs kaut ko tieši pa nakti staigājām apkārt, un mēs ieraudzījām, kad tur tā skatu ir, un tur bija tie vārti, tur bija neliela tāds šķirpnis kaut oficiālās vārtņos. Un mēs tad bija klāt, mēs domājam apsies, mēs bija tā vārtņiem. Redz apstarks nāk, es jau uzreiz projām iet, bet iepriekšējā naktī, tā bija vienīgā moments, kas var apstīties uz to skatu no tūmu, pēc kā es vienkārši nebiju uz to koncertu, bet, es godīgi, nav ierasts redzēt Reņģdārs, es kaut ko tādu. Savas labākas ieteikums Ventspilniekiem nopērciet māju pie Reņģdārza, nemaksājiet necēnu par koncertiem un klausieties koncerts bez maksas. Exactly. Vai tāpat kā es gāju garām, tur reāli stāvvietā, tur bija busiņš, un uz busiņu bija 2 kādi vīri, un katram bija kaut kāds tavs maziņā tabureti, kur viņi sēdēja un ar binokļiem. Un viņi skatījās no attālu un vienkārši to koncertu. Tāpat kā tur bija pie žoga, bija tāds koks, kur vienkārši sakāpa augšā sīkie kaut kādi pusauži vienkārši sēdēja uz tiem zariem un skatījās. Saka jaunieši iztēlēm nav robežu. Opā, beidzot. Mums ir gatavs. Gatavs. Varbūt tās, bet Vai beidzot sadedzis savus es biju uz 2 koncertiem. Galvenais jautājums, Jā. vai es biju... Viens bija aiz žoga, viens bija iekšā. Apmeklēju Jelgavas koncertu, runājot par tiem dubļiem, draugi. Jelgavā bija šausmīgākās lietas gāzes diena. Pirms, tur bija gandrīz tā kā ar gumijniekiem, bet cik es sapratu, viņi skaidrs, ko viņi tur bija pārklājuši pāri. Jā, kas man liekas ir ļoti radoši un tā kā forša skatuva. Ja nemaldos, bija uz Pastsaules, tieši pretī bija tā kā blakus tā Jelgavas pils, tur arī ļoti daudz skatītāji bija ļoti, tā skatu patiešām ļoti milzīga, ir grandios, kaut kas vispār neredzēts. Tāpēc, ka kurš katrs... Tas tev. Ak, Dievs. Parasti nazi nedod rokās šitā, mēs darīsim. Tev ir uzdevums sagriezt. Es būšu pabīdīšu malā. Nav saimnieks. Parasti jau nevar daudz mākslinieki atļauties tādu skatu. Es domāju, ka prātu vēta ir viens no tiem ratajiem gadījumiem, kas, patiešām var kaut ko tādu. Viņi nav gadījumā vienkārši populāra latviešu grupa tādā ziņā. Nē, bet man liekas... bet tagad, kas aktīvi muzicē ir, būsim godīgi. Bet man liekas, viņi ir viena no tām grupām, kas veido to koncertūru ar visu skatu, nevis vienkārši apmeklē, bet, interesants fakts, Jelgava viņiem tā kā ir dzimtā pilsēta, ja nemaldos. Man likās tas koncerts tur tāds daudz, mīļāks. Viņiem bija vēl Jelgavas violetais koris. Nodziedāja pāris dziesmas, tur bija pilnīgi tā, ka puišiem, vīriem asaras birst, un patiešām tas pūlis viņu vietā praktiski dziedāja visas tās dziesmas. Tas briesmīgi, kā viņi griež. Mēs kritiku. Mēs kritiku, bet griešana. Man ir stress, okei? Tas ir. Vēl tu saka, ka zāģi vēl viņi šitā te griezt. Tā aptāviņ arī viņi der. Vēl par prātvētas koncertu es dzirdēju, man pazīstamie, tur teica, ka Kris Nova nesot iesildītājs, ka nav tā kā iesildītājs Kris Nova tāda dziedātājs. Kā jums likās par to? Ķipa, ka viņš pārāk labs, tā kā būtu kā iesildītājs par labu. Vai pārāk slikts, tā kā, ka viņš nav iesildītājs, ka tur sākumā viņš pirms tās prātvērtulē tā kā iesildīt, bet viņš nav iesildītājs. Es nezinu, tas ir atkarīgs kā tā kā uztver to, tā kā terminu iesildītājs, jā, jo tā kā es vispār nebiju dzirdējusi nevienu no viņa dziesmām un es būšu godīgi, tagad es esmu diezgan liels fans. Man ļoti patika tās dziesmas. Jo personīgi es arī dzirdēju tās dziesmas. Man arī likās forši, bet tad, kad es dzirdēju, ko viņi tur runā, tad man likās, vai es esmu vienīgais tāds, kurš šitā domā, vai
Vai viņš patiešām ir kaut kāds slikts dziedātājs? Kris nav jau slikti nedzieda vienīgais, man pret viņu nav pilnīgi nekāds respekts, tāpēc, kā viņš ir paņēmis pērkonu dziesmu, mēs pārtikam viens no otru un viņi pamatīgi izčakarējas. Tāpēc es viņu vairs nerespektēju un es viņu vairs Bet neklausīšu. vienlaikus tas ir tāds gaumas jautājums. Es par pērkonu, Protams, par gaumiem Es par nestrīdos. Kristu neko neteikšu, man vienkārši viens draugs ir viņa nereāls fans, es domāju, viņš man varētu iedot mums, ja kaut kā slikta viņa pateikt. Šit tu vari pateikt, bet mēs pat izgriezīsim ārā Jā, pēc cenzūriņu. Jā, Nu, par Jelgavu, ko es jau pieminēju, tā ir no studentu galvaspilsēta, patiešām tā enerģija. Ko te viņi studentu galvaspilsēta? No viena no, tā kā parasti man asociējās Jelgava, uzreiz studenti. Es nezinu, kā jums. Man Jelgava krieviem. Ņemiet. Man Jelgava krieviem asociējās. Ko tu viņi Jelgava krieviem? Tā ir viena no atšķirākajām pilsētām, kas ir Latvijā. Nē, jā, es Jelgavpils sajūtas. Jēkabpils, Daugavpils. sorry. Nu, es domāju, ka Daugavpils. Jēkabpilī tiešām varētu, Jēkabpils varētu tikai... Man liekas, 50% nebija, kas reiz jūta. Nē, tad tu tagad jauta Daugavpilu, manuprāt. Un patiešām tur bija šausmīgi daudz jauniešu. Man liekas, ja nemaldos, viņi bija, cik vispār apmeklētāji, kas bija tajā teritorijā, vismaz bija aptuveni 40,000, man liekas, jo visi no Rīgas sabrauc un vairāk, un vēl kā dzimtā pilsēta, tur jau savādāk atceros, man spilgti palika atmiņā, es aizmirsu pirms kuras dziesmas, vai pat nebija lidmašīnas, viņiem pat pārlidoja pāri tāds planieris, un tā kā sirsniņi ar tiem, kas tie skaitās. Tu ķīmijas stundu uzsāksies, jā, izskaidro mums, kas tāds ir. Ko? Nu, tie dunkas paliek no lidmašīnas. Kāpēc man tev jāskaidro kaut kā ķīmiski notikumi tagad? Vai viņi gāž degvielā? Es nezinu vienkārši, kā tu nosaukt tos. No angliski viņi sauc par chemtrailiem. Jā. Tā viss, man liekas, viņiem nav latviskots nosaukums. Es Lūdzu, domāju, ja mēs valodnieki man pajautāsim nesatiet. mūsējiem priekšniekam šeit, viņš plašiem pateiks, kas tu nosaukt. Sveiciens priekšniekam, jā. Jā. Tā kā jā, ņemiet picu īstenībā. Es neņemšu, es esmu labi pēc brokastis gan. Teiksim tā, vissliktākā lieta filmēt 10 no rīta podcastu. Piepalīdzēja. Eksperts pie nāžu bija. Paldies! Labi, lieka kritika tas saucās. Nē, labi ir. Nu, kāda ir? Varbūt kāds grib nedaudz par Silra kafterīti parunāt. Jā, Kāds varbūt tur taču tev apmeklējis. bija šis te biļets bez maksas. Kuģis bez maksas, tu varēji samiet bez maksas. Es biju, es aizgāju, un es ļoti ātri aiztunos projām. Jā, atceros. Jā, vienkārši... Jo es personīgi neesmu lielākais Buktas fans, un ko es ievēroju, uz to tajā reizē uz Silraku bija aizgājuši tik daudz 30-40 plus cilvēki, ka tur nebija jaunieši vispār, gan drīz nemaz. Nē, es vienkārši pasmējos, ka tur kaut kā bišķiņ tāda vecāka vecuma cilvēki, tur mēģina kaut ko pašā zāles beigās, kaut ko tur dejo, kamēr vispārējie zāles beigās vienkārši tā sēž, tur mierīgi stāv, tikmēr tie tur kaut ko tur mēģina no seviem parādīt. Tas man reāli atgādina SMU šitos te starptautisko mācību uzņēmumu festivālu, ka tur visi tie atbildīgie dejo. Tas ir izskatās tik krimināli, kā skolotāji dejo uz tām jauniešu dziesmām. Tas ir... Nē, bet labi ir, ja bez maksas, Nu, man kā, vecāki varbūt iedeva savu sprinkleris biļeti. bija? Nē, vēl sliktāk. Kas var būt to sliktāk? Nā, bet jā. Ja tev ir kāds draugs, kuram ir vienkārši biļeti, viņam prāt vētus, viņš negrib iet uz to Silraku, vienkārši paprasti viņam iedot biļeti. Un tad pie Silraku, un tad tu bez maksas ietiekšu. Man liekas, tas labi. Sev pēc nekad nesapatīšu Silraku kultūru. Nekad. Neesmu apmeklējusi. Vienmēr, kad gribu apmeklēt, es saslimstu, man liekas, tā ir tā kā zīme, ka varbūt nav lēmts. Varbūt mēs varētu dzirdēt tādu, skandālu nedaudz par to depozītu sistēmu. Sūdzības nav. Depozīta sistēma. Jā. Nē, tagad jau ar depozīta sistēmu, man liekas... Nē. Tajā Vai vispār? Vētras koncertā, es domāju, Kas tu vispār, kas tu Man skandāls? Es vispār nesaprotu. ka nav Būtībā- pārāk daudz patērēts. Un kā, tur tās plasmas tās glāzes, ko tur pārdeva, 3 eiro. Un viņi dažreiz muksi, tur vienkārši atstāja savu kā piemiņu. Nesaprotu, ka problēma ir. Man kāds izskaidros mošu, kāds skandāls ir. Nezinu, sūdzējās, ka varbūt pa dārgu tā čuku. Man tas bija Summersoundā lielākā problēma, ne? Kaut kur es biju dzirdējis, kaut kur cepās pa tām... Pa dārgu prāt vētrā bija dzērieni, ko varēja ielikt iešķinības krūzēs. Tas pa dārgu bija. Kāds bija cenas? Man stāstīja. Es nezinu. Pastāsti. Es nestāstīšu. Es Nu. tikai pa... Nu, par labajiem dzērieniem, ne jau par... Nā, pa tiem es neko nezinu. Vēl labāk. Vīns Jā. bija par 8 eiro, man liekas, tur lielām burtēm. Es biju paņēmusi sidru, tas bija 8 eiro, man liekas, man. Nē, nu kā, galvenais uzdevums prāta vētras koncertos ir viņiem uzvārīties, ne jau tur, Galā viņi atnākuši biznesu taisīt.
padziedāt. Tas ir tāds otrais uzdevums. Pagaid, cik eiro? 8 eiro? 8, jā. Pagaid, tev tā glāze arī bija? Jā, plus 3 vēl eiro, tad tas bija tā kā. 11. Atcerējos Tas ir skēms. pirmo prātu vētras koncertu. Es biju diezgan labi, es saprotu, pudeles atņem. Es biju šokā, ka viņi atņem no ūdens pudelēm korķus nost. Jā. Tas tāds lifehacks. Sagatavojiet korķi. Bet jūs nedzirdējāt to no manis. Sagatavojiet korķi, tas ir tāds reālākais izteiciens priekš tiem, kas... Nē, domājies, tas ir... Jā. Viņi tā... Atkarīgs, kā tu uz to skaties, Nē, kāds tev prāts. Iedomājies, kas tā pa schēma ir. Iedomājies, kāds nopērš kaut kādu alkoholisku dzērienu, tu jāņem uzreiz korķi, viņam obligāti jāizdara tas ir, viņš nevar aizsīsiet un pēc tam vēlāk. Viņš to izdara, tad viņš iet pirkt vēl vienu. Un tas tās... Tā ir kā biznesa schēma, tā padomā. Spekulā. Tas ir... Nē, nezinu. Skaties uz to, kā gribi. Protams, jā. Labi. Tā ir reāli kā čakarēšana. Tā kā... Bet jā, kas mums vēl ir čakarēšana? Pirms pāris dienām tika palaist, diezgan smieklīgi, jauns E-klases dizains. Cik no jums ir atjaunējuši E-klases un paskatījušies katru rītu? Kāpēc? Viens jautājums vienkārši kāpēc. Jo man tikto kā izlaic ārā, jauns dizains esot E-klasē, un es skatos, ak, Dievs, ko viņi ir izdarījuši E-klases sistēmu? Henriks man vakardien parādīja, vienvārdu sakot, es jūtos pirmkārt kā pensionārs, jo es nemācētu apieties ar to, un otrkārt es priecājos, ka man automātiski viss neatjaunojas. To joprojām izmanto veco versiju, jā? Jā. Tu gaidīsi 1. septembrī, ja, kad atjaunāsies. Nenotiks tā, cerams. Protams, baigi jau labi, ka tā ir jauns dizains visādām lapām, bet, piemēram, arī tas pats SS sludinājuma portāls. Dizains, man liekas, bijis jau kāds 20 gadus viens un tāds pats, bet visi zina, kā ar to apieties. Tas pats ar E-klases. Dizains vienmēr ir bijis viens un tāds pats jau vismaz 10 gadus. Kāpēc ir jāatjaunina dizains tagad? Kāpēc? Nu, priekš kam? Tam nav nekas, es nesaprotu, tas E-klases strādā ļoti labi. Es nezinu, man pilnībā apmierina. Kāpēc kaut kas jāmaina ir? Kāpēc to jātē vispār nauda ir? Jā, būtu arī labi zināt, viņi iztērē par to pārdizainēšanu, jo parasti tādas lietas izmaksā vairākus tūkstošus. Paskatīsimies to uz to pašu Dziesmu svētku logo. Cik izmaksāja Dziesmu svētku logo? Cik bija 12,000? Atkal. Ļoti dārgs, man liekas, bija Dziesmu svētku logo. Tas pats viss dizainēšanas darba. Tas pats, piemēram, arī e-veselība taisot. Tas izmaksā nežēlīgas summas. Tagad, kur CVK sistēma vēlēšana jaunu uztaisīja, arī tas sabruka. Atkal nauda vējā aizgājas. Tas ir Latvijai, man liekas, IT. Jautājums, ko nodokļi iet. Kur aiziet nauda, draugi? Es nodokļus vēl nemaksā. Bet nu tie, kas maksā, PVN jau tu maksā Latvijai. Laikam. Laikam jau tu tomēr nodokļus samaksā. Un tāds, un aiziet uz visādiem mēsliem. Come on. Tad tā vietā, lai viņi varētu to naudu uz kaut kurien citurien vietām, kur mums vajadzīgi, viņi taisa kaut kādu jaunu dizainu E-klases. Labi, bet E-klase ir privāta firma, manuprāt, tur jau. Kaut gan, bet to jau neviens nezinu, cik varbūt Izglītības ministrija ir samaksājusi par to. Viņam arī, man liekas, piķo to visu. Vai tu ne? Varbūt. Iespējams. Šitā ir tautēm, tev vajadzos esi research. Jā, protams, jā. Klasikas ir cienītas. Klasiskais dizains. Klasiskais dizains tiek cienīts. Protams, tas klasiskais dizains vienmēr ir bijis labāks. Nē, bet drīzmīgs tas... Teiksim tā, mazi atjauninājumi, teiksim tā, dizainiem ir ok, ne jau veseli pārdizainēt, nav vajadzība pārdizainēt E-klases. Drīzmīgākais tas, tu uzreiz iet iekšā. Pirmā lieta, kur apsies, tur ir mājas darbs saraksts. Tad tagad vecākiem ir pilnībā pat vieglāk noskot līdzi, kāds mājadarbs tu pildi un kāds tu nepildi. Paldies! Pa kuriem tu dabūs N iekšā, jā. Varbūt, tas jau ir vēlāk, tā kā... Tas jau nav svarīgi. Tas ir vēlāk, kad tev iedos pa kāpu. Pirmā lieta, ko var izdarīt, tas uzreiz apsies mājasdarbs. Perfekt, lai tev pēc tam slaktētu, jā, par to, ko mēs izdarījām. Tas ir labi, normāliem cilvēkiem šitās nevot... Jā, normāliem cilvēkiem, kas mācās, tas ir pilnīgi adekvāti. Jā. Un arī pārbaudas darbs saraksts. Ļoti labi, tikai ne tiem, kas nemācās. Pārbaudas darbs saraksts ir, uz viņiem, man liekas, nevajag īpaši orientēties, pēc, ka tāpatās tur kaut kāds stundas izskatīs, tāpat tas viss tiks pārcelts. Tāpatās tev ieliks 2 pārbaudas darbs dienā, kas nav, man liekas, atļauts vairāk. Tāpatās kaut kā skolotāji, tāpatās kaut kā savus likumus pārkāps, tas ir tā ir klasika. Bieži vien sanāk, ka 2 pārbaudas dienā, tāpēc, kad visi sanāk ir kaut kāda mācība, kurā tev jau ir dažādi tie grozi par grupām, kas ir sadalīti. Jā, un var sanākt tā, ka vienkārši
sanāk, ka citā datumā vienkārši principā nedrīkst, piemēram, gada beigās tas ļoti labi redzams. Kad tie termiņi iet uz beigām un kaut kā pārbaudē bija jāraksta. Tad, kad jūs man pateicāt, ka e-klasē jauns dizains, nu vienkārši es negribēju pat skatīties. Man bija tā doma varbūt apskatīties, pirms mēs filmējam podkāstu, kā izstās e-klase. Es nevēlos savu dienu izbojāt. Tā, labi, es izbojāšu tavu dienu tūlītās. Es tūlītās tavu dienu izbojāšu, pagaidi. Tūlītās mēs atvērsim vaļā e-klasi. Es ar sev... Pabojāsim dažiem dienu. Pat jaun, man liekas, pat logo ir pārdizaināts tagad. Bet pieslēgšanās lapa gan esot ārpus tagad, neskapēc. Kāpēc es vairs nav lietotnē, nezinu. Kur jauns dizains e-klase var paskatīties. Wow! Manuprāt, simplī briesmīgi. Wow! Kāpēc? Kāpēc tas bija jādara? Vēl pēc tam par visticamāk iespaidīgu summu, būsim godīgi. Latvijas IT speciālisti. Latvijas IT speciālisti. Mūsu mīļākie. Kā Latvija LV dižanā. To tev sauc par konkursā izmanto lētāko piedāvājumu. Nemžēl. Klasika. Nu labi, es varbūt tad atļaušos mainīt uz savu tēmu. Vasaras darbs. Kur no jums ir strādājuši šovasar? Nē, šovasar, nē. Varbūt iepriekšējās reizes. Pirms 2 gadiem. Nē, nu, labi, varbūt paskaidrošu tiem, kas nezina. Mamma Var strādāt no 15 līdz 20 gadiem vasaras darbu. Jebkurš vispār iegūst, izglītību, tā var teikt. No 1. jūnija līdz 31. augustam. Ko šajā gadījumā uztipa vasaras darbu, tas ir tā oficiāli vai tā, kad mēs arī... Ar līgumu. Ar līgumu. Labi, cilvēks arī strādā bez nodokļiem, jā. Bet nelegāli, vairāks mēnešus. Ja kad tu strādā pēc priekšnieku, tad tev ir augi. Tu sadā uz savu tēti, piemēram, kur tev samaksās pusdienu šovakar vakarīs. Nē, pļaut zāli jau kaimiņam vienmēr var. Tas ir tas pats, kas tev tēts palūdz uz 5 minūtēm atnāk. Jā. No vietas. Tipiski. Šogad atsaucās vairāk tie darba devēji, 950, ja nemaldos, un pa veselu miljonu vairāk fondiņš. Pagājuši gadu bijis kādi 4, cik tur miljonu? Viens mums piešķir miljonu priekš. Nē, visai Latvijai. Visai Latvijai jā, piešķir. Visai Latvijai. Un šogad ir 5,4 miljonu eiro piešķirt. Budžetiņā, jā. Jā. Tas ir nodokļu atvieglojumi, īsāk sakot, kas neatspoguļojas nekādīgi cilvēkiem, jā. Jo tāpēc maksā VSOI un nodokļus. Jā, var strādāt. Tad beidzot tev apčukarē valsts divktīgi, jā? Nu, labi, paldies, mīļā valsts. Iesvilsti nedaudz, jā. Labi. Jūs varat man nepiekrist, bet šogad tas piedāvājums bija pilnīgi un absolūti nekāds. Ventspilī, kur strādāt jauniešiem. Jā, es arī redzēju, man klases... Tas, man liekas, ir tāpēc, jo Ventspilnieki jau izķertās vietas jau kaut kad gadu pašā sākumā. Jā, bet tajā pašā laikā arī es atceros vienu no tev klases biedri, man viņa iet paralēli klasē. Viņai bija tā, ka nācās, man liekas, kad bija vasaras sākums, kad bija jāmeklē darbs. Kaut kas tāds. Un ka reāli, nav vispār darba vietu. Iedomājies, viens no top cilvēkiem skolā nevar darbu atrast vasarā. Viņi ir gudaras priekš. Protams, mums jau nav tādas darba vietas, kur, kā izvēlas konkursu, tur baigi, tur krūtos cilvēks vienkārši, daudz izķer uzreiz, bet arī darba piedāvājums. Piemēram, manuprāt, Lemberhūte uzreiz darbu izķer visu. Tas jau ir tas notiek jau tas ir februārī jau darbs aizņemts jau. Bet tā vispār šogad pa kādiem, 4000 vairāk skolēnu varēja pieteikties, bet varbūt tas ir aizgājis kaut kādās citās pilsētās. Kuriem 4000? Piemēram, tagad ir vietas? Tā, ka piedāvā tā kā darbu 14,000, pa 4,000 vairāk nekā pagājušo gadu. Un tajā pašā laikā cilvēki nevar darbu atrast. Cilvēku skaits Ventspilī pieaudzis nav, ir tikai krities. Kur ir, kaut kas nav atkal. Tad citās pilsētās ir aizgājis, sūdzības kaut kādā formā arī es lasīju. Ka Ventspilī šogad ļoti daudz jaunieši strādāja tādēļ, ka varbūt viņu vecāki ar kaut kādām pazīšanām varēja viņus iefiltrēt. Es nezinu, man šogad paveicās dabūt darbu, nometnēs ar bērniem padarboties, paveicās labākais darbs ir Klondaikā. Jā. Izskaidro, kā ir strādāt Klondaikā. Nē, nerunāsim par šo. Es šo neuzspriedīšu. Tu aparātu izspēlē tur varbūt.
Es būtu tikai pārstrādāt Klondajkā. Jā, aiziet strādāt beigās, nopelna mazāk nekā iztērē. Jā, jo visu laiku tika iztērēt to aparātos. Jā, nu kā blakā, ja tur problēmas. Nē, bet jā. Tu arī kaut kur esi strādājis, vai tev vecums neatļauj? Viņam, man liekas, nedrīkst. Viņam 14. No 14 varēja strādāt, bet man liekas bija Tagad no puslot. 15 tikai var. No 15? No NVA mājaslapā ir rakstīts, ka no 15 līdz 20 Man draugs strādāja. Es nezinu, vai legāli vai nelegāli, to viņš man nestāstīja. Bet... Protams, ka tev to nestāstīja. Viņš strādāja legāli, klausītāji. Viņš strādāja legāli, neuztraucieties. Nav strādājis darbs kaut kāds par For legal reasons. Tāpēc, es nevaru teikt, ka neviens nestrādāja. Labāk izskaidro, kāpēc tu nestrādāji šovasar. Es negribu. Man ir Kāpēc tā tu viss, negribi? man Ko tu nav tā visa labi. Aha, tev ir viss nauda, ir labi, jā. Tu jau zini. Tā jau viss saka, jā. Tu pats zini, ka man viss labi nav. Un, Henrik, tu šogad lētais darbs spēks par projektiem esi darbojies vai kā? Jā, kāds ātais darbspēks, un tur jau, piestrādāja tur dažiem par labu, bet tas ir tā, teiksim tā viens cits medijs, bet par to mēs pagaidām nerunāsim. Tas tāds šeimas plats, jā. Pēc filmēšanas mēs varam par to parunāties. Tad, kad kameras tiks izslēgts, tad mēs par to runāsim. Jā. Un tu kādā nometnē tu strādā? Jaunats namā bija tā kā nometnes. Jūs ar tiem sīkiem strādāt. Baigā praksa patiesībā. Esmu vienīgais bērns ģimenē. Baigā praksa, kura aiziet pakārties pēc tam no tā, Nē, ka tev bērnu nervus tik iznīca. skarbi nebija, bet tomēr tā bija mana Jūsu dzīvība ir ļoti svarīga. Jūsu dzīve ļoti svarīga, neklaudies viņam. Bet jā, piemēram, atrisināt bērnu konfliktu situācijas, ka viņi tur sastrīdās vai, sakaujās, baigā praksa, pacietība, mācīja. Kur problēma paņem pausīm, uzšauj un lai viņi katru savā storī iet. Bērnu tiesība aizsardzības dienas jūs klausās centrs. Tagad jau varbūt ir tā, ka tiem pedagogiem ir mazāk tiesības nekā pašiem bērniem. Viņiem vēl lauks arī mazāk. Šie ir citi laiki, mēs nevaram sist bērniem, es to arī neatbalstu. Nē, es atceros, es gāju, kad es biju sīks, stāvot jaunatnes māju nometnē. Man nav nekāds pretensības jaunatnes māju. Man tur nepatīk. Galīgi nepatīk. Nometnēs. Tur bija ļoti labi, manuprāt. Nē, man tur pat neviens konflikts reāli nebija. Tajā, vismaz, kad man bija 10 gadi. Man bija tik daudz. Jā, un tad visus tos jaunos slengus es sapratu to, cik es vecs sāku kļūt, piemēram. Īsti jau tad nebija dzirdēt katru dienu 3:00 uzreiz labubu dziesmu. Viņi jau pasaka, ka tantīte uzslēdz mums labubu. Nē, viņi vienkārši sinhroni sāka dziedāt labubu dziesmu, un dažs varbūt vēl tā kā korī, ja? Ar novēlošanos, piemēram, labubu, tu visu laiku vienkārši dzirdi pēdējo to darbu stundu. Tas ir tas pats, kas es 5 padiem redzēju. Kapitāls vai dziedāt, teletubī. Tas ir tas pats, kas mēs mūsu skolā. Tā reāli, tāpat kā mēs mūsu skolā, tu noiet pa pirmo stāvu, kur ir 1. klasē, es tur tačos neietu. Jā, jo tur tas ir briesmīgi vienkārši, tas ir simpli briesmīgi, kas tur notiek. Tu pieeji klāt, tev sīkais lec virsū reāli. Viņš ir sadomējis, ka viņš iet kaut kādā 10. klasē. Ja domājies, ja mēs tādi sīkie, iet klāt 12. mūsu reāli atspārdīt. Es domāju, tik liela cilvēku, es tur labāk neiešu, jā. Pirmos laikos pusdienu rindā visi lielie grūdi man ārā. Tas ir... Tagad sīkie reāli sasparojušies, man liekas, uz baigi lec Jā, virsū. viņi kašķējās. Labākais tas, ka tu esi pirmo stāvu un tur esi gladiātoru cīņas, 2 sīkie, tur esi sākāvušies. Kapitāls sāk kauties. Man darbā bija... Tu pagriez, tur viens jau ir sasities, kamēr tu vienu mierini, kamēr tu vienam palīdz, aiz tevis jau ir nākošais boss fights. Tur jau ir sakāvušies sumo wrestlings, tur jau notiek. Nekas degunā vatīt ieliek tur un visai tālāk sēd. Nē, šeit atcerās to, ko otrs ir izdarījis, viņiem tur atriebības plāni tiek kalti. Tas ir, man liekas, tur jau tik liela, tā kā... Tas ir parasti sakojies, kā pēc tam viņiem sačumojas. Man tāda pieredze. Nē, tiem bija nedaudz savādāk. Vēl arī, kas bija, itāļu, tas smadzeņu pūznis, tie itāļu brainrot man lika minēt. Uzmin manu mīļāko dzīvnieku. Špionīro, kur bija... Jā, tu vienkārši pasaki, labi, tīģers. Nē. Suns. Nē. Es padodos. Mini. Es padodos, pasaki man. Kaut kāds reāli, ķipa bombardīro, krokodīlo, labubu, Dubais šokolādi. Lūdzu, es saku, man liekas,
Manam bērnam būs podziņa telefons nākotnē, lai Tas tiešām, jā, tas tiešām paceļ jautājumu, kā vispār tiek audzināti bērni mūsdienās, kāpēc viņi vispār ir liela pieeja. Mēs taču, kad bija sīk, mums arī bija savu prikolu. Pagaid, bet man bija prikoli, bet tie bija mūsu prikoli. Mūsu prikoli bija par sliktiem cilvēkiem. Mēs tokiem dabu varēja kādam power pārsīt. Kendam, tas jau bija vēl nesad, bet, piemēram, augstāk par zemi spēlēt ķērīgs. Tas bija labi vēl. Tagad viss sīkais sēž telefonos. Nē, beidz vispār, tā telefona lieta patiešām ir ļoti liela problēma. Es atceros, man liekas, es vienreiz Lidlā, es redzēju vienu sievieti, bērns, riktīgi izskatās 1 vai 2 gadi, tajos tā kā, lielajos ratos. Televizors priekšā, telefons un Robloxā Grova Garden spēlē, tas ir... Es tieši tā kā es braucu uz šejienu, es redzēju bērnu ar to Italian Brainrot lietiņu virs uz krekla. Nē, tas ir normāli, jaunākā mode, bet tas ir atkal gāmas jautājums. Mūsu laikos, man liekas, Šitajā brīdī es esmu laimīgs par to, ka man ir limitēta pieeja sociālajiem medijiem. Kurā klasē tu mācīsies tagad? 8. Ideāli, jo tagad, redz, no 1. līdz 6. klasē ir aizliegt izmantot telefonu skolā. Vispār, visā, nost. Tas tieši labi, man liekas. Tas ir ļoti labi, manuprāt, to beidzot vajadzēja. Tik tā mēs esam. Nē, tas ir ļoti labi. Ir tādi cilvēki, kuri pilnīgi normāli var pat telefoniem normāli mācīties. Nē, bet es domāju... Bet jaunatne to, tagad sīkie to nevar izdarīt. Jūs tā kā veci sopīšu nomīs runā, Dievs, agrāk zāle bija zaļāka un gaisa bija tīrāka. Bija arī. Mums bija savējie prikoli savā laikā, kas arī pēdējākais sūds pašlaik padomāja tāpakaļ. Es arī taisījos teikt, kas mums bija, piemēram, nezinu. Nē, bet tie prikoli nebija atkarīgi no sociālajiem medijiem tomēr. Pagaidi, es īsti nezinu. Jūs saka, ko jūs tur skatījās, un tad es varēšu piekomentēt, vai es arī to skatījos. Tu jau citu paudze. Mēs staigājām pa klasi, tā kā tādi idioti, un Slenderman kamerā mēģinājām meklēt. Jūs arī darījāt to Charlie izaicinājumu. Es to arī darīju. Jā. Zini, man liekas, kāds no attālu uzpūš tev uz to. Jā, un visi izskatījās, ka mēs toaletē vienkārši. Toaletē tur pie spoguļa kaut ko tur buramies, un tad pēkšņi kāds tur kaut ko izdara, un tad mēs visi skrien ārā. Redz, ir iemesls, kāpēc, man liekas, tagad jaunatne nav izglītota pietiekoši labi, un kāpēc liela daļa eksāmenes nav nokļūt, tāpēc, ka tur 4. klasē spēlēja Charlie un reizēķi nemācījās. Un tagad sēž telefonos un nemācās. Draugi mīļie, tas tomēr parāda līmeni. Bet es savā laikā nespēlēju Charlie. Man liekas, ka tas vienkārši ir pilnīgi... Es domāju, šitas jau bija aizgājis pārāk tālu. Šis ir bišķiņ aizgājis pārāk tālu, bet zings ir... Jā, mēs no darba tikām līdz šitam. Jā, bet zings ir vēl labāk. Mums skolā, es nezinu, vai par ģimnāziju tagad, jā, bet... Tu uzreiz, jā. Pagaid, es par ģimnāziju neko nezinu, bet caur tev vidskolā. Ja jūs videnē ir kaut kas labs, gimnāzijā tas ir labāk. Labi, mēs patriotismu tur mēs, tas būs nākošajam tēmām. Pūt garām. Taču. Caurdē vidskolā būšu telefonu aizliegt līdz pat 12. klasē. Man neapsādās. Man ir 2. Kāpēc? Es saprotu, sīkiem atņemiet viņiem tas telefons. Jūs man te bāžaties virsū tagad. Es telefonu nespēlēju stundu laikā. Nē, es nezinu, mums jau var draudēt tās kastītes, bet neviens... Nē, pagaid, pie kabineta kastītes, bet mums arī starpbrīžos grib aizliegt tagad. Kāpēc? Atdodiet man manu telefonu atpakaļ. Klausies, man draugs informātika kaut kā klasē vispār aparāts kuķī uz informācijas datoriem. Jā. Protams, mēs neiesākam spēlēt aparātus stundu laikā. Taču. Mēs to neatbalstam visu, neklausieties visu, ko viņi tur saka par aparātiem. Mēs dažreiz muļķības vāvuļojam, jā. Dažreiz? Protams, jā. Bet es saku, kāpēc bija jāatņem telefonu mums tagad? Tas neko nemainīs. Tas simā neko nemainīs. Es saku, vislabākā metode. Mums ir 22 kabinets pašpārvaldē, jā. Es, protams, tagad es saku, ka skolotāji neklausīsies šo, ka tagad skolotāji atslēdzieties, jā. Bet piesakieties uz pašpārvaldē, caurdos vidusskolas skolēni, piesakieties pašpārvaldē, paņemiet savu telefonu un spēlēt viņu 22 kabinetā. Pieņemsim. Un neatdodiet vienkārši savu telefonu un viss būs labi. Jā. Viss būs labi. Un šīs izcilās plānošanas nots arī mēs labprāt beigtu, tā kā es teiktu jums paldies par sarunu un tiekamies citās reizēs. Jā. Uzreiz. Tā. Tagad visi smaidam un mājam. Jā.